tirdzniecības vietu Dzintarvējos. Tur bija iesniegums par to, ka grib šeit Dzintarvējos nodarboties ar tirdzniecību vasaras mēnešos un lūdzu iznomāt attiecīgajās platības, kas ir pieguvošas Dzintarvējos. Un mēs nolēmām, ka lēmuma projektšana šādi rīkot izsoli par nomas tiesībām tirdzniecības vietu Dzintarvējos, Rucavas pagasts, Rucavas novads, numurs, un viņi prasa 64 kvadrātmetru platībā. Telpas? Nē, vietu. Telpas mēs nedrīkstam iznomāt, tāpēc, ka mums ir attiecīgie projekti noteikumi, spēles noteikumi, un attiecīgos gadus mēs nedrīkstam piecīt. Katrā ziņā. Īslaicīgajās brīdis. Es atvainojos, ka pārsvarot, varbūt ir ļoti labi, kad ir beidzot cilvēki parādījušies, kam ir interesi šajā vietā, mazliet kaut kādu apgrozījumu iedot tādu pienesumu, ja tā kā... Nevis apgrozījumu, bet vienā iedot dzīvību. Dzīvību, jā. Tas process, kas sākās pagājušo gadu jau, kad ar dzīvību tur parādījās, tagad mums ir jāpalīdz viņai kļūt plašākai, vai ne? Tā, otrais punkts ir izveidot izsoles komisiju 3 cilvēku sastāvā. Jurists Zvaigzkalna, izpilddirektors Ratnieks un normalizēts vadītājs Priešnieks. Un trešais punkts uzdot Rucavas novada domai, juristai Zvaigzkalnai, izstrādāt nomas izsoles nolikumu līdz 6. martam 2015. Es drīkst papildināt. Jā. Šeit 3. punktu vajadzētu pārcelt kā 4. un 3. ielikt kā finanšu nodaļai jāizrēķina 1 kvadrātmetra izmaksas zemē, jo par ko tad mēs to izsoli veiksim. Jā, vajag nepieciešama izmaksa 1 kvadrātmetram, vai tad, kad pieteiksies pretendents, tas, kurš nosolīs kvadrātmetru viss par lielāko cenu, lai tad mēs zinām, tad viņš izteiks vajadzību, cik tad viņam tie kvadrātmetri precīzi. Vai tu nevar aprēķināt pēc esošā hektāra vai kādu? Tas ir jāveicas aprēķins, jo mēs aprēķinu. Uz to viņš pamatā, tas viņš jāveic, jā? Tas ir mans piedāvājums. Jā, pareizi. Nē, jābūt pēc likuma, kā? Mums ir svarīgi rīkoties pareizi atbilstoši likumam, lai mēs neaizklājam procesu, teiksim, juridiski formalitāšu dēļ, vai ne? Tas ir ļoti svarīgi rīkot, ne? Nē, kāpēc, bet simboliski un vajadzīgs, jā? Trešais punkts ir zemes dienesam izstrādāt 1 kvadrātmetru izmaksu. Kāda dienas ir? Finanšu nodaļai. Veikt aprēķinu. Zemes nodaļā. Tā nodaļa jāveido vispirms. Pēc, ka norakstīt uz nogrumu. Man pēc nācījumā par rēdzinu, man ir. Nodaļai, kad vēlreiz finanšu nodaļai izstrādāt, jeb aprēķināt. Tas nav galvenais. Aprēķināt 1 kvadrātmetra izmaksas. Nu jā. Vai tur nevajag vēl kaut kādas nosacījumus iekšā, jo tā summa jau būs niecīgi nenormāla tai nomai. Ka tur jānodarbojas, protams, ar tirdzniecību sabiedrisko. Galvenais. Tātad mums nav jau par tirdzniecību noteikta maksa. Tas ir vietēji. Mums arī tā ir problēma, ka nav noteikts par šādu tirdzniecību vispār nodevu. Tas būtu būtiski, varbūt, ka vienkārši es nosolu, lai man tur ir kur mūžīgi mašīna atstāt. Būs tā, nebūs tur būs. Nē, tā nebūs gan. Par tirdzniecības vietu. Par tirdzniecības vietu nav to pašu nodevu valsts. Bet tur jau ir nodeva tikai par kaut kādu tirgu, piemēram, par vienreizēju kaut kādu tirdzniecību. Mēs varam vienreizēju pastāvīgu. Cik daudz mums tas ir vajadzīgs? Droši vien. Mums svarīgi, lai mēs neaizklājam to procesu juridiski paši no savas puses ļoti svarīgi. Tā kā darām visu, kas Pats galvenais, lai šo procesu mēs neaizklājām pats, un pats galvenais, lai tā tirdzniecība notiek. Notiek, jā. Jāpriecājas, ka tur kāds ir. Ļoti jāpriecājas. Un tad ir 5. jautājums, 5. ir 2. izsludināt tirgotāju piekaišanās laika periodu no 9. marta 2015. vai 13. martam Rucavas novada domas mājas lapā. Likumā ir. Tas ir laiks tikai mājas lapā jābūt un tās dienas minimālā. Mēs arī Vai kādi jautājumi, precizējumi, papildinājumi? Nav.
Lūdzu, zināmies par šādu redakcijas balsojumu, kas ir tādu jautājumu pār. Nu, tad man jāskatās 7 pār. Vai